patika. Un man liekas, ka tev noteikti vajag turpināt dziedāt, un dziedāšana tev ļoti padodās. Man vienīgi likās, ka pašā sākumā tajā priekšnesumā tas krēsls, tā piecelšanās un tā cepures novilkšana, un tas bija ļoti ātri. Tu varēji ar to paspēlēt bišķiņ ilgāk, jo bija tā, ka bija tik daudz rekvizītu, kurus tu varēji izmantot ilgāk visas uzstāšanās laikā. Paldies, bet bija ļoti parši. Paldies. Es arī esmu piedalījies Zelta talantos. Žūrijā sēdēju 9. gadā. Bet to, ka to Diana dzied tikai gadu, to var, godīgi sakot, just. Ne no tās labākās puses. Jā, bet katrā ziņā tā uzņemšanās ir laba. Kā Mareks pieminēja, tavs balss tembrs ir ļoti patīkams. Tādēļ vien ir vērts turpināt iesākt to, jo Latvijā balss tembriem nav pārāk bagāti ar labiem balss tembriem, tāpēc vajadzētu tev izmantot to. Tātad, sveiki Diana, tu uzstājies pirmā, vai tev bija šī atbildības sajūta, kā pirmajā atklāt šo brīnišķīgo notikumu iecavā? Jā, bija ļoti liela atbildības sajūta, jo ir ļoti grūti būt pirmajam, kas kaut ko sāk. Tas nozīmē, tad ir jāiegustina visu publiku kā pirmajam. Un vai tas šeit tev pilnībā viss izdevās? Nē, uztraukums dara savu, un es varēju, protams, arī vairāk, bet kopumā es uzskatu, ka bija diezgan labi. Nopet ir topjo hopu, šveiš, kurš sludina, ka šodien veiksies, bet tas laiks ies, kā lode paskries garā. Pieskaries malām, pārliecies pāri, bail nav. Tad jau ir drosme izturēt līdz galam. Katram jābūt savam, par ko lepoties pa īstam, bet bieži dzirdu, ka mēs dzīvi ten īstam. Pa pasauli klīstam, redzam rētas dzīstam. Mēs Lai neko teikt. Bet ir tā, ka, dikcija, tas ir viens. Es nesapratu procentus 70 teksta, tiešām godīgi. Galotnes, starp citu, pazūd kaut kur ļoti. Ko es vēl te pierakstīju. Protams, tu biji uztraucies, to varēja manīt. Tas ir normāli. Tomēr mēs mājās viens ir daudz cilvēku zālē. Un tā. Pie kustībām jāpiestrādā arī. Kaut kā tās kustības man likās vienveidīgas un tā. Tomēr varbūt, mēģinu paskatīties kaut kādu ārzemju hip-hoperu, teiksim, tās kustības. Jācīnās, jāmācās, un gan jau ar laiku viss būs kārtībā. Paldies! Esmu šeit jau ar otro dalībnieku, Edgars Kaldrauskis, kā viņš sev devē par Kalderu. Viņš mums iepazīstināja ļoti interesantu repa vai hip-hop gabalu. Tātad, vai bija uztraukums pirms šī priekšnesuma? Protams, ka bija uztraukums, bija nopietna žūrija. Tāpēc arī bija uztraukums, jā. Un kā tas šeit vai žūrijas vērtējums bija objektīvs? Protams, ka objektīvs, ko viņi var gaidīt pusotru mēnešu laikā. Kā tu vispār izdomāji pievērsties šādām talantam? Man kādu laiku bija tā, ka es gribētu pamēģināt, un pēc tam tā kā parādījās talantu konkurss, un tad es izdomāju, priekš talantiem uzrakstīšu speciālu tekstu, aiziešu atlasu pamēģināšu, un pēc tam sanāk, es tik tālāk, es uzrakstīju jaunu tekstu, un jau vēl esmu priekš. Jo jums visiem ir ļoti daudz jāstrādā, lai kaut ko izdarītu, lai kaut ko sasniegtu. Un pasaka Dievs, ja mēs jūs salielīsim un jums liksies, ka pasauli ir zem jūsu kājām. Tas ir tikai pats sākums, un tu diezgan ilgi dzīvi nodarbojies ar dziedāšanu, bet tavs iznāciens no sākuma bija tāds, ka man likās, ka mēs tuliņi visi nomirs. Tiešām. Man likās, ka nomirs XDBs, nomirs Rūtuls, un es arī miršu, un man paliks kumīgi. Jā, es arī punktu došu to par burbuļiem klāt. Ir bija čāļi vai meitenes, kas būtu tos? Meitenes būtu tos burbuļiem? Vajadzēja taču puišas uzaicināt. Tad jau ir puspunkts klāt, ir tā vesela likt par džekiem. Jā, Mārs pieminēja kaut kā gribas to enerģiju vairāk, bet latviešiem tas ir raksturīgi tāda neliela kautrība, viglums uz skatuves. To ar laiku tikai var droši vien iestrādāt. Manuprāt, labs piemērs, kā enerģiski dziedāt liriskās dziesmas ir Celine Dion. Paskaties, kā viņi izpild tās dziesmas, kā viņi dzīvo līdzi katrai savai notī. Nedomājot par to, protams, viņai ir cita pieredze un cita apstākļa, lai strādātu, bet
Viņi nedomā par to, cik tas cilvēkiem patiks, viņi pati dzied savu dziesmu, viņi kaifo ar to Nu dzīvo. jau es šeit atrodos ar trešo dalībnieci, Indru, viņa izpildīja ļoti skaistu dziesmu. Tātad, Indra, vai tas klasiskais jautājums visiem, vai bija uztraukums? Protams, ka bija. Un es tā klausījos, ka žūrijas vērtējums varbūt nebija tik sirdī patīkams, kā bija cerēts. Kas tev tieši šķita izteikts nepareizi no žūrijas puses tā ziņā? Katram jau gauma savādāk, piemēram, vienam nepatīk lēnās dziesmas, vienam ātrās. Es nezinu, tā ir gaumas lieta. Un kā tu pati vērtē savu priekšnesumu? Īstenībā šoreiz bija ļoti labi, varētu vēl labāk, pēc, kad bija bišķiņās. Kā jūties? Labi. Tiesas pielaida vienu ļoti lielu kļūdu, ko neievēroja. Iepriekšējā zāla talantos man jādod pauze pirms dejošanas. Pēc dejošanas. Ok, es atpūties. Kā jūties tu? Es ļoti labi. Es ļoti labi. Ar kuru sāksim uzklausīt komentārus? Es domāju, ar Ekstra Beigas. Ekstra Beigas, lūdzu. Čau! Pirmais moments, kad es varētu skatos, man bija tā sevi džekiem zilas acis kaut kur sagājušies. Acīm redzot, kā gaismu spīd no skatos, un tas pirmais iespējas bija, bet pēc tam es sapratu, ka bija zīmē, viss kārtībā. Tad dikti sakautrējušies. Vai tad tiešām bija tik traki, tik liels uztraukums? Jā. Bija. Nu, varēja redzēt. Jā. Protams, daudz ir vēl jātrenējās, un īstenībā gribējās vairāk redzēt to tektoniku, to pamatkustību, to amplitūdu, jo vairāk tās kustības gribējās redzēt, jūs beigām, tā bija jau atribūtika, jūs jau akrobātika, kā es gribēju teikt. Jūs sākāt spēlēt tas skatītājiem, un, protams, skatītāji arī, ja drīkst tā teikt, pavilņās. Tātad, es esmu ar 4. dalībniekiem, un viņš šoreiz mums ir veseli 2, tātad Mārcis un Matīs. Kurš no jums ir kurš? Es esmu Matīs. Es esmu Mārcis. Tātad, ko jūs īsti izpildījāt šodien? Tiktoniku un triks. Man pilnībā elpa aizdelsās nopietni izskatījās sarežģīti, grūti, un katrā ziņā ļoti patika. Un kā jums šķiet, ar ko es atšķirieties no pārējiem dalībniekiem? Mēs neatšķirāmies ar neko, tikai būs viena. Esi gatava žūrijas vērtējumam? Jā. Uztraucies? Nedaudz. Ar ko tu vēlies? Sāki. Jūtuvē. Čau. Man arī patīk tavas priekšnesumus, paldies. Forši, tu esi izvēlējusies atbilstoši tam, ko tu vari, to, ko tu vēlies, un kas patīk arī publikai. Tu izvēlējies dziesmu pietiekami vieglu. Lai gan Vareks teica sākumā, ka būs sarežģīts skaņdarbs, bet man liekas, ka tu tik baigi labi ar to galā. Šajā dziesmā nav jāparāda plašs savs balss spektrs, to var tā mierīgi, tā kā tu to darīji arī nodziedāt. Ļoti labi, ņemot vērā, ka tu nesen tikai sākus dziedāt 3 dienas pirms tu pieteicies šim konkursam, tad, manuprāt, rezultāts ir teicams. Sveiki, Sigdī! 5. priekšnesums pasākuma vidus. Kā tu jūtas pēc savu priekšnesuma? Uztraukums ir. Joprojām? Jā. Bet vai mazāks nekā pirms uzstāšanās? Nedaudz, jā. Un kāds tev šķita žūrijas vērtējums? Es dzirdēju ļoti labus vārdus no Normunda Rutera puses. Jā, bija labi. Man bija ļoti liels pārsteigums, ka viņš pateica, ka labākais priekšnesums pagaidām. Un vai tu tiešām izkopi savu talantu 3 dienas aptuveni pirms pieteikšanās šim šovam? Iepriekš es vispār tikai nedaudz dungoju dušā.
Bet, nu jā, šoreiz es, jā, nu nedaudz pacenšos. Eric Clapton, Tears in Heaven. Man ir ļoti žēl, man liekas, tas mikrofons nestrādāja. Un tāpēc mēs, man liekas, ļoti daudz no šīs kameras niansēm nedzirdējām. Un es ticu, ka tas būtu pavisam savādāk. Es ticu, ka es jau kolēģiem teicu, ka es neko nesaprotu no ģitāras spēles, bet es varu teikt vienu, es saprotu no talantu šoviem. Un, ja tu esi atnācis uz talantu šovu, tad tev ir jāpaņem publika. Neviens nesaprot līdz galam, tad lielākoties sēž tādi kā es, kas nesaprot, cik virtuāls tu spēlē to ģitāru, bet viņi saprast, ja tu uzspēlētu kaut ko, kas viņiem liktu pasmaidīt, kas viņiem liktu pakustēties, kas viņiem liktu nevis sarunāties, kā lielākoties viss šeit darīja, un tu pats pat vienā mirklī atrāvies no savas kendara, jo tu jūti, ka publika ir, tu sāc zaudēt to publiku. Līdz ar to arī man liekas, ka šis nav tas konkurss, līdzīgi kā tu esi ļoti daudzos konkursos piedalījies, šis nav tas konkurss, kur var paņemt uz to virtuozitāti. Sastāvdalībnieki, Viktor, kā jūties pēc priekšnesuma? Normāli. Vienīgais tie žūrī tā kā... to jau droši vien visi saka, ka žūrī diezgan pārga, profesionāļi. Uztraukums ir, bija? Nebija. Bet tagad, nedaudz, pēc katrs priekšnesumā pēc ir tāds nedaudz uztraukums. Es stāvēju zālē, dzirdēju, ka, nevarēju īpaši dzirdēt to tavu spēli, kaut kā gan viņa bija ļoti skaista. Nebija kaut kādas bailes, uztraukums, ka pārējā nedzirdēs vai ko tādu? Man ir bijis izgājis dažādi. Man ir bijis tā, ka es spēlēju un spēles vidū un izkrīt mikrofonu un skatījumā. Labi. Ar ko sāksim žūrijā? Ar Normondu. Sešas tautas es kopā ar dziesmām un mikrofonu. Man nav ko piebilst, brīnišķīgi balss. Un es domāju, ja tu tā turpinātu arī turpmāk, tad lielā skatuve noteikti ir tava. Teicam. Es šeit esmu jau ar mūsu mazāko dalībnieci, Patrīciju. Un viennozīmīgi Saltas jautāt, vai bija uztraukums pirms tik liela pasākuma un uzstāšanās? Jā, bija. Un cik ilgi īsti gatavojies, trenējies dziedāšanā? Apmēram kādu, gadu. Un kas tev īsti pamudināja pieteikties šim talantu konkursam? Lielā māksliniekam 10 sekundes atļaušu atpūsties. Kā jums patika? Jā, visi aplausi tavējiem. Nāc tuvāk. Šis jau bija labs.
Noliksim te. Atnāc apsēties, atpūties. Ar kuru sākam? Kuru komentāru tu vēlētos dzirdēt? Normunda Rūtuļa, Mārtas Slēžņiņa vai Ekstra Bejs? Vienalga. Forši, tas ir labi. Publiku tu paņēmi, viennozīmīgi. Cilvēks mainīja, cilvēku klaudēja. Viss kārtībā. No manas puses īpaši paldies par Prodigy. Šo dziesmu nebija ļoti sen dzirdējis, tāds patīkams atmiņas no Prodigy klausās. Man liekas, ka ir ļoti labi, ka puikas lien ārā, mēģina kaut ko izdarīt, rāda piemēru pārējiem un tic saviem sapņiem un tic savai veiksmē. Un es zinu, ka uz pusi grūtāk ir puišiem kaut ko izdarīt uz skatuves nekā mēģināt. Mēs atrodamies ar vienu no pēdējiem dalībniekiem, atlikuši vairs pavisam maz. Un es esmu šorīt patiešām aizkustināta. Es esmu priecīga, pozitīvām domām, jo man tiešām ļoti patika. Un vai tev pašam patīk savs priekšnesums? Jā, protams. Un cik ilgi tu gatavojies? Es no šīs pirmdienas līdz piedienai. Un kas tev īsti pamudināja pieteikties? Skolotāja Bruno. Un tad tiešām liels slavu skolotājiem Bruno. Ar savu uzdevumu tu tik ļoti labi galā. Man īsti nav ko piebilst. Balss tev ir skanīga, par muzikalitāti jau minēju. Numurs, jā, arī tā var būt, var visādi būt. Man patika, paldies. Jā, es vienmēr filmas, mūziku un vispār vērtēju tikai pēc tā, vai mani paņem vai nepaņem. Emocijas, vai es sāku just līdzi, vai es sāku ieklausīties tajos vārdos, vai es sāku iedomāties par to, ko izdzied šajā dziesmā vai to, ko rāda šajā filmā. Un to sanāca mani paņemt. Es tiešām aizdomājos par to, kādas emocijas ir šādos mirkļos. Esmu priekšpēdējās dalībnieces. Un tāds interesants tēls te tev ten živinās apkārt. Kā vērtē savu priekšnesumu? Manuprāt, es paņēmu ar emocijām visu publiku. Tad bija arī mans plāns. Manuprāt, tas izdevās. Spēcīgs ķermenis, laba plastika, laba fiksācija. Varbūt, ka tu vari Jānim Šiloņiem pamācīt fiksāciju, kāda tur izcīnās fiksācijas lieta. Pēdējais dalībnieks man tā patīk. Jums ir talantīgi cilvēki. Aplauss, man patīk. Liels gods šeit būt, paldies. Jā, ļoti foršs šī konkursa noslēgums. Paldies par uzstāšanos, par to programmu, par fonogrammu. Es varu piebilst, ka sameklēt man draugos, es to palīdzēšu. Uztaisīsim foršu programmu ar foršām pārējām, ar smuku muziku, un tad varēs arī, piestrādāt pie tās mīmīkas. Kā tev šķiet, kā tu uzstājies, kā tu pats vērtē savu priekšnesumu? Man likās, ka pusfināli bija labāk, jo bija daudz kļūdas, droši vien uztraukumi, jeb neprecizitātes kļūdas, un vismā labi. Un cik īsti tu piekopši šo savu talantu? Cik ilgi? Jā. Aptuveni 4 gadus. Šo dalībniekiem aicinām uz skatuvi Diānu Špoļu, Edgaru Kalderausku. Aplausi un nerīgs! Aplausi tiek veltīti zvaigznēm! Indru Manceviču. Tieši tā! Te Konika iedvesmo arī aplaudītājs. Mācis Kuju Matīs Sniedze. Signija Pereņeko. Es jau pēros, es nezinu, kā tu. Rītbērts Māsāts. Patrīcija Smalena. Jānis Proģiņš. Fotogrāfa.
fotogrāfi un bērni skraida. Es jūtu, ka tie bērni dikti aktīvi un arī vēlas kaut ko iedot, vai ne? Jo tas nāks no sirds un tas, kas patika. Jā. Kurš ļoti vēlas uzdāvināt kādam citam balvu. Ok, 5 cilvēki fiksi. 1, 2, 3, kuri atskaties pirmajā stop, 2, 3, 4, 5 stop. Visvairāk dalībnieki nepieņemti. Konkurss bija ļoti ātrs. Pieteicās tikai 5 dalībnieki. Paldies. Apgriežamies tā, lai skatītāji jūs redz. Lieliski. Jums ir 10 sekundžu laikā jāizdomā 5 savstarpēji, kas pasniegs simpātiju balvu. Laiks aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,5, 10. Viss skaidrs un kapteine paziņo rezultātu. Kurš iegūs simpātiju balvu? Kurš tas bija? Kurš bija? Ok, kapteines vietniece. Kurš iegūs simpātiju balvu no Kamilī? Droši, kurš tev vislabāk no viņiem visiem patīk? Paskaties vēlreiz. Paskaties lēnām. Novērtē. Arī viņus var. Skaļāk? Patricija. Patricija! Pasniedz lūdzu, Patricija, nāc lūdzu pēc balvas. Lieliski! Cik negaidīts pavērsiens. Paldies komisijai, 5 cilvēku sastāvā. Un man liels prieks, ka 3. vietu mēs atdevām jaunam talantīgam puisim ar norumu, ka viņam ir jāiet pie vecākā un jāpamācās izdarīt to labāk. Jānis Sproģis, 3. vietā. Un 2. vietu iegūst, kā jūs domājat, kas? Patricija! Nu, nemaz jau tik grūti nebija, puikas. Mēs ar Māri bijām viensprāts par pirmajām 2 vietām. Marikam bija bijis citāds viedoklis, bet arī ļoti tuvs tam, ko mēs ar Māri paudām. Godīgi sakot, te katrs uz skatuves esošais jaunais talants ir pelnījis šo galveno balvu. Kruīzes ceļojumu uz Stokholmu, Zviedrijā. Es lasīšu no otras puses šī talanta vārdu. Ājingis Signīta Raņenko! Signija, mēs gribam tevi redzēt arī šeit priekšā Nilu. Signija, nāču. Tik daudz bučas, nāc pašā priekšā. Un kā? Visi aplausi tikai tev. Iecelts novārtā, talanta šovā, mana sirds talants. Ieguvēja Signija Raņenko. Šobrīd es aicināšu skatuli Oskaru Krauzi, kur jūs jau pirms tam dzirdējāt, pasniegt zelta statueti šim konkursam Mana sirds talants 2020. Labvakar visiem! Šis ir mans talants, ko es gribēju nodot, tā turpināt un... Varbūt Signija vēlas kaut ko pateikt? Liels paldies, lai labāk! Visi zālē, Signijas atbalstītāji. Rozā vielēs matos, melnājos lielīgi sēž. Acu satiec, reibinām, dezinām. 5, 2, 3, manai meitenei. Rozā telefons, manai meitenei. Rozā viss, rozā lūpas, rozā sapnī, rozā pat vēlas idejas. Esmu šeit ar visiem 3 žūrijas dalībniekiem, ar Māri Šlēziņu, Normundu Rutuli un DJ X-The-Bass. Tātad, pajautāšu katram no jums, kāds ir jūsu emocijas pēc šī talanta šova? Man ļoti patika, es priecājos, ka man uzaicināja šo pasākumu un tiešām
kad beidz 10. dalībnieks savu uzstāšanos, man likās, ka vēl varētu 10 mierīgi noskatīties, un tad tas vakars būtu 2 reizes labāk izdarīts. Skaidrs, un jums? Jā, ātri paskrēja. Tas nozīmē, ka bija labi priekšnesumi, bija aizraujoši skatīties. Patīkam, ka jaunieši iecavas pusē un arī atklāt iecavā ir diezgan atraktīva. Jā, tas talantīgi. Daudz, kas palika ārpus pirmā trīnieka, ir patiesībā jau lielu ceļu veikuši, un tāpēc mēs arī varbūt viņus arī neapbalvojam, jo daudz kas padarīts. Var minēt Nauru dejotāju, var minēt trešā meitene, kas dziedāja baltā kleitā. Indra, jā, nu viņi jau gandrīz visi daudz tuvu profesionālam līmenim, ja, tāpēc mēs neapbalvojam vairāk, tomēr šoreiz apbalvojam tos, kuriem ir tas nepieciešams, lai šis atspēriens, jeb impulss, ko mēs cerējām šodien iedot, kalpot par tādu atspērienu nākamajam dzīves posmam, bet paldies par priekšnesumu. Visu vakar jūs jaunieši iecavā esat baigiem malīgi. Paldies jums. Iecavā talantīvi jaunieši, tieši tā, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Un liels paldies, ka Laima uzaicinājis, labprāt, braukšu vēl. Iecavā man patīk, Iecavā ir forši. Tiešām ļoti labi pavadīts vakars. Man gan jābrauc ar tālāk uzstāties šodien. Bet es esmu ļoti pozitīvi uzlādējies un man liekas tiešām cepot nos ļoti sirsnīgs, jauks bildes. Tātad ir noslēdzies Iecavas jauniešu padomes rīkotais šovs, jeb konkurss Manas sirds talanti 2012. Mēs redzējām brīnišķīgus priekšnesumus, brīnišķīgas dziesmas, dejas, kā arī ģitārspēli un esam pārliecināti, ka Iecavā tiešām ir talanti. Paldies visiem un tiekamies jau nākamgad!